Mārtiņ, Krista, pastāstiet par savu dziesmas nosaukums un par ko tā ir. Jā, mēs šogad Eirovīzijā izpildām dziesmu Joey. Šī dziesma ir tāda iedvesmojoša, un vārdu Joey vietā noteikti var likt jebkura cita cilvēka vārdu, un tā tīri domāt, lai iedvesmotu, lai tas cilvēks ietu, darītu, un neskatoties to varbūt, ka kaut kas nav sanācis, tad jāstāsta uz priekšu un jādomā par to, kas tad īsti sanāks. Jūs Eirovīziju pārstāvat kā 4 vēji. Mārtiņš Šusks un 4 vēji. Jā, šoreiz es tā vairāk esmu izcelts, bet citas reizes atkal vairāk Kristaps ir izcelts, viņš visu mūžu ir bijis 4 vējos izcelts ar Vēl tevi mīlēt, un tagad ir pienācis tas mirklis, kad es viņam ielieku, tā kā, un kad šoreiz Eirovīzijā es būšu izcelts. Tieši tā. Jā, un viņš nedusmojās. Nē, nekad neesmu dusmojies. Skaidrs, grupā vēl ir 2 meitenes, Madarija un Māra. Jā, mēs viņus nepaņēmām līdzi, tāpēc, kad viņas ir aizņemtas, un ja puišiem 2 ir līdzi 2 meitenes, tad atkrīt iespēja iepazīties pēc tam ar citām meitenēm. Nu tā. Skaidrs. Nolasīm un domas. Eirovīzijā šogad piedalās ļoti, ļoti daudz okartistu, kas nozīmē, ka būs diezgan liela spriedze. Nu? Nē, es nezinu, nav jau baigi daudz. Kā, nu ne? Labi, ir diezgan viņu, jā. Jā, pagājušais gads jau ir viss tāds bijis tādā okarda zīmē, laikam. Te nav brīnums, ka šogad arī Eirovīzija tāda pusokarda zīmē ir. Es domāju, ka jūs pārējiem dziedātājiem sastāvat ļoti lielu konkurenci, jo... Veselīgu konkurenci. Veselīgu konkurenci, domāju, pilnīgi veselīgu konkurenci. Jo 4 vējiem okartē ļoti labi gājums, jo tam ir tas savs fanu pulks ir. Jā, mums ir ļoti interesanti tas, ka mums ir viens fanu pulks, ir tas, kas ir mums kā 4 vējiem. Viens ir tas, kas Kristapam ir atsevišķi, vēl man atsevišķi, un Madrija atsevišķi, un Mārai arī noteikti vēl savi fani, kas nav kopējie grupas fani. Tā, mēs beigās veidojam ļoti lielu pūli, jā. Es visiem jautāju par šovu, jautāšu arī jums, vai jūs esat domājuši par dejotājiem, par uguņiem, par akrobātiem? Man liekas, ka mums būs diezgan vienkārši. Jā, tīri vienkārši. Motobraucējs kaut kādus skatos laidīsim un tā. Nē, mēs neko neliksim. Mēs izdomājām, ka šis ir mums pirmais gads, kad mēs piedalāmies Eirovīzijā, un kad mēs vairāk apostīsim to gaisu, to atmosfēru, to pieredzi krāsim, jo mēs neejam tā, jā, kad pirmais gads un pirmo gadu mums tieši tagad jāuzvar. Mēs pastīsimies, kā tas viss ir. Protams, ļoti gribās nokļūt finālā Ventspilī. Un pastīties, kā tur viss izskatās. Bet tā mēs negaidu ļoti lielu šovu netaisīsim. Tā dziesma arī neprasa lielu šovu. Tā dziesma ir pati par sevi vienkārši. Sirsnīga. Tieši tā. Mēs neko nesarežģīsim. Tas nav tā vērts, man liekas. Jā. Dziesmas autors ir no Zviedrijas. Jā, veseli 2 zviedru. Komponisti, jā, Pēters un Eriks. Tad, kad jūs bijāt okartē, jūs tomēr paši sacerējāt dziesmas. Kāpēc jūs arī uz Eirovīziju paši nesacerējāt kādu oriģinālu? Ja man personīgi, tad man tas laiks bija pa īsu. Man bija tā, ka man no angļu valodā tās dziesmas nepadodās sacerēt. Man liekas, ka Eirovīzija ir tas, vēl nē. Man liekas, ka Eirovīzija... Zin kā laika gaitā attīstīsies visur. Un Eirovīzija, man liekas, tas pasākums, kur būtu jāiet ar to angļu valodu. Un es tā kā mēģināju, kāda melodija radās, un tad man apstājās viss pie vārdiem, un tā arī sanāca, kad pašas komponētas dziesmas šogad izpalika. Bet noteikti nākošais gadu ir jau vēl citi gadi vēl, mēs jau mūzikā nemetīsim mieru. Tā. Lai ko teiktu komentētāji, mēs tāpat dziedāsim. Kā jums ir ar stresu? Ar stresu? Ir, man liekas, ka vienmēr stresiņš. Ir, jā. Nē, tagad, no sākuma bija. Jā, ka es nācu uz te ieras. Katra intervija arī nezinu, ko sagaidīt no katras intervijas. Nē, ir mazs stress, ir. Arī pirms noteikti paši tā iznācieni būs tāds lielāks stress. Bet tas ir veselīgi. Vajag jau būt stresam. Ja nav stresa, tad, principā... Nav emociju. Nav emociju, nav tā adrenalīna, nav tās sajūtas. Principā nav jākas kāpt. Tas jau arī tas patīkamais adrenalīns, ka tev tas stresiņš iekšā ir. Tu katru reizi nezini, kas notiksies. Jā, uzkāpu skatos un paslīd kāju. Jā, nezinu. Labi, poši, es ceru, ka jums kāja nepaslīdēs, valsts netrīcēs un viss jums izdosies. Paldies, ka atnācāt. Jā, paldies arī jums.